Viena diena laba, otra pilna parādiem. Tur, kur dzīvot var bez stresa, man to bildi parādiet. Tomēr visiem vajag gejs, tāpēc vilki parād skrien pakaļ dārgām tačkām un vēl ķēdi pilnu karātiem. Dažādiem apstākļiem sakrītot, izveidojās mana pieredze tāda, vairāk par neko nedod un sūta. Un es tajā ieliku vārdu, spēlēju spēli, kas bīstama, likās, ka esmu dzimstai. Sīkais kritikai nepakļāvās, apsities, pievērsās sev tikai kārtēju vakaru tinti laist vārdu. Mēs esam gaisā Pārlielupē, labākajā kanālā Jelgavā, kurām nav konkurences tā vienkārši iemesla dēļ, kad viņu vadu es. Bet kāpēc tas šovs ir tik labs? Tāpēc, ka man ļoti labi ciemiņi arī nāk. Šodien man ir ciemos Reinis Matis, Girts Bumbers, kungi ar tādu kārtīgu tādu dzīves iekšēju rūdījumu. Tāpēc arī izvēlējos šodien, jo man vienmēr tikai burvīgi viesi nāk uz šovu, lai atrādītu cilvēkiem un parādītu to, kā mums ir šovā daudzveidība pirmām kārtām. Jā, jo līdz šim man tur nāca kaut kādi politiķi, skolu direktori, jaunieši. Jā. Es domāju, jāpaņem arī tādus čaļus kārtīgus. Jā. Visi tikai saka, tur Konstants ņem tikai tur cilvēks, kas jau tur ko. Nē, tā nav taisnība. Mēs ņemam uz šovu, un šovā mums ir visu veidu cilvēki, visas grupas ir iedzīvotāji pārstāvētas. Šī gadījumā man būs uzņēmīgi veči, kas nodarbojas ar biznesu, kuriem ir, kur iztuši savu ceļu dzīvē, vai ne? Lieki uzreiz daudz nerunāšu, ļaušu kungiem ar sevi iepazīstināt, un jā, sākšu tevi, Girt. Lūdzu, iepazīstināt sevi. Kas tu esi? Kā jau teicu, sauc man Girts Bumbers. Tuvāk mikrofonu. Un kopš nesena laika esmu Jelgavā Maksimas 2X direktors. Mācos vadīt savu kolektīvu, risināt visus. Ļoti labi. Tā kā tā apmēram. Kā ies tālāk, tad jau laiks rādīs pa lielam. Jā. Bet tu pagaidām, tu dzīvē esi ar visu apmierināts? Zini kā noteikti, kad jā. Jo tu jau nekļuvi par veikalu direktoru vienā dienā. Nē, līdz tam bija gājums. Līdz tam bija jānonāk, un principā tas ir vajadzīgs zināms briedums, lai līdz tu pieņem lēmumu, ka tu vispār esi spējīgs, teiksim, pavilkt kaut ko tādu, un līdz ar to sūti savu, teiksim, pieteikumu, jā, uz uzņēmumu, jo tu saproti, ka tu to vari izdarīt, jā, bet, lai līdz tam nonāktu, ir jāiegūst zinām dzīves pieredze, savus zināms rūdījums, un tā kā tas priekš manīm ir izaicinājums, salīdzinoši liels dotajā brīdī, tā kā es domāju, ka viss būs kārtībā. Nē, mēs nešaubamies. Skatoties apkārt, kā cilvēki dzīvo, es pilnīgi noteikti varu teikt, ka esmu apmierināts. Visi kārtībā. Nē, viss kārtībā. Reini Matis, pastāst lūdzu par sevi, jo no visiem mums trījiem šodien, jā, studijas viesiem, tu esi cilvēks, kuram ļoti daudz, piemēram, TikTokā sekotāji. Jā. Es neteiktu, ka ir daudz vēl. Labi, bet tāpat tu esi kaut kādu savu vārdu zināmās aprindās. Pastāst, kas tu esi, ko tu nodarbojies? Jā, man sauc Reinis Matis, gan jau, kad kāda daļa skatītāji man ir redzējuši kaut kur. Nodarbojos pamatā ar metināšanu, dažādu. Sāku ar autiņiem, tagad ir principā izgājis vairāk uz tādu izbraukumu metināšanu pie klientiem, braucu uz visādām ražotnēm, jaunbūvē, ik pa laikam braucu metināt un tādas lietas daru. Jā, kaut kā tā. Tas ir, ko es šobrīd nodarbojos. Varbūt mēs varam sākt ar pirmiem jautājumiem. Sociālie tīkli. Jā? Girt, tu esi liels sociālo tīklu lietotājs, es zinu, un nesen mums arī bija Jelgavā priekšvēlēšana aģitācija, kur mēs ap divu Girtu mācām kā traki pa visu Jelgavu, filmējām, visu kaut ko ārdījāmies, daudzījāmies. Ja? Pastāstīja par to sociālo tīklu. Kā tu sāki vispār? Kā vispār pirmais video vispārējais? Pa lielam, jā, man ir kontiņi gan Instagramā, tas gan tāds pasīvāks, tur es neko nedaru. Vairāk es ņemos pa TikToku, arī Facebooku. Un līdz vēlēšanām, līdz brīdim, kad tika uzaicināts kandidēt uz domas vēlēšanām, es biju sociālos tīklos tāds vairāk kā vērotājs, pats neko neliku iekšā, nedarīju. Bet pēc tam, tā kā es biju
viens no amatkandidātiem, tad nolēma vienkārši bišķiņ tam nopietnāk pievērsties, jo, ja tu esi neatpazīstams, nu, teiksim tā, plašajā pasaulē, tad vienīgais veids, kā sev pievērst uzmanību, ar sevi iepazīstināt, ir kaut kāda aktivitāte sociālos, jo sociālos ir ļoti daudz cilvēku. Tāpēc arī sāku pamazām filmēt Jelgavu, gan labas lietas, gan sliktas lietas, liku iekšā. Un pamazām auditorija arī sāka palikt lielāka, un bija daudz skatījumu šiem video, un tā pa bišķītim. Nu, tagad ir bišķiņam tāda pauze, jo jāatpušās pēc tā pirmsvēlēšana trakuma, gribās bišķiņ tādu klusumu brīdi ieturēt. Jā, tas bija baigais sprints. Jā, tas bija tāds, kā sprints. Es kā rādīju Jelgavu, es varbūt aktīvi neaģitēju par sevi, lai balsojiet par mani. Es te visus kalnus gāzīšu, un celšu bērndārus un tiltus un vispārējo, bet es tik un tā centos parādīt Jelgavas gan labās lietas, gan sliktās lietas, kas nav izdarīts. Kā izdevās, lai spriež tie cilvēki, kas skatījās tos video. Tā apmēram. Jā, nē. Reini, mēs ar tevi esam pazīstami drusku ilgāk nekā es ar Girtu. Jā, tā varētu būt. Pirms es vispār vēl kandidēju, pirms vispār bija Pārlielupes apkaimes iedzīvotāju biedrība. Es biju tikko jelgavnieks, pārbraucis no Rīgas, un man bija mašīnai tur problēmas, un es meklēju kā un ko un kā, un man televizors iet fonā. Jā. Tas blogeris Latvijā ļoti slavens Roberts Vītols, gan jau esat visi dzirdējuši. Benzīngāli totālākais, jā. Un skatos uz viņš savu mašīnu, te patās kaut kur pie Jelgavas, tur metina un tur strādā un viss, un es tāds, man taču arī vajag. Un es tev atceros, to es uzsitu caur Messengeru vai ko es tev toreiz dabūju rokās. Es pat īsti neatceros. Es tev uzsitu, man liekas, to Messengeru un tāds, čau, es skatos Robertu Vītolu, man vajag palīdzību, vai tu varētu tā kā kaut ko tur izdarīt. Pastāst, kā tev vispār tiem sociālajiem tīkliem viss sākās? Jo, restī, tu savā profesijā esi augsts raudas metinātājs. Ja? Cilvēki tevi izmanto jau ne tikai uz kaut kādām mašīnām prastevi, ja? Bet arī jau industriāli. Ja? Tas tā kā vecīt ir atslēgas jau, kā saka, sasniegts. Ja? Bišķi ir paudzes pa šito laiku. Ir jau, protams, vēl visādi krutāki žeki par manīm, un es tādā ziņā... mēs pa Jelgavas te runājam. Ja? Ne, arī Jelgavā ir krutāki. Ir vēl Jelgavā? Es domāju, ka ir, jā. Viņiem arī TikTok ir? Es pieņemu, ka viņiem nevajag reklāmu. Restīvi, viņi tik advancēti jau ir. Jā. Nē, bet es pirms spriežu ļoti daudz pēc sociālajiem tīkliem. Ja cilvēkam ir uzņēmama labi sociālā tīkla, tas nozīmē, ka tur ir tēma, tur ir jēga braukt pie viņa, vai ne? Cik tev tagad sekotāji ir? Noteikti telefonu pasties, cik tev tagad sekotāji ir? Ja man liekas, bija kaut kāds 6400. Tā leitu. Nē, katrā ziņā liels skaits, jo, 6448. Ideāli, ļoti labi. Kā tu sāki izmantot TikToku? Jo, tu tur filmē ne tikai, metināšanas darbus, tu vispār filmē sevi ļoti daudz arī. Jā, TikToku es laikam sāku izmantot, nezinu, kaut 3 gadus apakaļ varbūt. Ok. Bišķi varbūt pirms tā Roberta Vītola pasākuma Žurku. Jā. Man bija kaut kas, man liekas, ka mans pirmais video bija tāds, ka es biju metinājis alumīniju un pacēlu masku un skatos, tur ir nokritus muši, baigi rēcīgi, vai ielikšu TikTokā. Un tā arī aizgāja. Bet tāda arī tieši ir īstenībā visvairāk. Jā, jo pēdējā video, principā, ko es esmu līdz, es tagad būvēju kemperi, bet labi, tas bija cits stāsts. Un cilvēki tā kā baigi neskatās, ir kaut kāda, varbūt 5000 skatījumi. Un tas ir diezgan salīdzinoši maza kaut kādiem iepriekšējiem, kuri 15,000, tur 20,000, ir kam 40,000, 100,000 arī bijis, man liekas, kaut vienam video bija. Tā kā, jā, man liekas, ka pēdējā laikā TikTokā man baigi maz skatās. Nezinu, varbūt, ka viņiem nav interesants mans kempers, kaut gan, ja paklausās, kad, pagaidi, tu tur gadījumā to kemperi nebūvēji. Kā tev tur iet? Man pat ir cilvēki rakstījuši Messengerī, TikTokā, kā tev tur iet to kemperi? Visāds tāds jautājums uzdevuši. Tas nozīmē, ka tev ir kaut kāda savu bāzi izveidojusies pa tiem 3 gadiem cilvēku, kas tā kā mērķa auditorija, kas tā kā attaisa vaļā, ja? Un viņiem to esi tā kā stabils avots, no kā gūt izpriecus, tu nezinu, skatīt prieku, ja? Viņš tā kā domā, viņam tu dzīvē viss slikti, viņš attaisīs vaļā tavu kemperu video un sapņos par to, kā viņš beidzot pats dzīvē saņemsies tādu uzbūvēt.
Nu, jā, varbūt. Man jau liekas, jā, ka cilvēki vairāk manu TikTok skatās dēļ kaut kādiem metināšanas video, kaut kādiem, prikuliem metināšanas vai kaut kā tāda. Bet, es mēģinu to saturu likt dažādu. Mēģinu vismaz. Baigi jau laikam pēdējā laikā ir tikai kemper video, jo neko citas praktiski arī nedarīju pēdējos mēnešus. Bet, jā, kaut kā tā apmēram ir ar tiem video. Ne, viss kārtībā, ļoti forši. Ģirt, tu esi Jelgavnieks ilgāku laiku jau. Jā, te arī bērni tev izauguši ir. Iedzimuši. Jā, tā kā pēc tās visas, kā pilsēta ir izmainījusies, cilvēki izmainījušies. Jo, zin kā, tagad atbrauc uz Jelgavu. Man te vietējā stāstīja tādus tur bēdu stāstus un briesmu stāstus, ka te vispār nevarēja pa ielu vakarā paiet tur no sērijas. Tā bija, piebrauca čaļi klāt, tur lika paliekties, lai saprastu, tā nauda kā, bet palielam jā, jo manas saknes nāk no Bauskas, no Codas, un tajā laikā mēs par Jelgavu, kad dzirdējām, teiksim, kaut ko kāds runāja par Jelgavu, tad gāja runa par to, ka Jelgava ir ārkārtīgi krimogēna, teiksim, pilsēta. Jā. Un tādā garā, tāpēc, kad es šeit sāku dzīvot pirms 22 gadiem, tad es arī ar tādu baigo piesardzību, teiksim, skatījos uz visu, un vakarā arī baigi mēs pāri nestaigājām, nebija arī īsti, kur staigāt, jā, un ielas izdangātas, un nekā nebija. Pārvērtības jau visai liels, šiem 22 gadiem, bet varbūt es teiktu tā, ka netik daudz, arī vizuālās, protams, to nevar noliegt, jā, bet cilvēku tā kā mentalitāte ir mainījusies. Pilsēta ir palikusi drošāk, daudzkārt drošāk. Jā, pilnīgi noteikti. Tu vari 3 pa nakti iziet cauri Jelgavai un viss būs kārtībā. Tā ir mana pārliecība, jā, un es nezinu, vai tas ir, teiksim, arī savā ziņā pašvaldības policijas, tās pašvaldības policijas, kuru daudzi sunīja un ganīja, teiksim, ja, kad viņi ir drausmīgi un slikti un ar zālīti nenopļaut liek sodus, bet es pats ar to neesmu saskāries. Pāris stāvēšanas sodus esmu dabūjis, jā, bet, labi, puikas dara savu darbu, jā, es pārkāpu vainīgs, viss kārtībā. Bet visā visumā es teiktu, ka es domāju, ka tieši pašvaldības policijas darbs ir tas, kurš atspoguļojās tagad, kad Jelgava ir tāda, kāda viņi ir. Jā, un ir labi. Tagad Jelgavā ir dzīvot labi. Tā Jelgava tagad un Jelgava pirms 22 vai vairāk gadiem ir kā diena pret nakti. Ok, tev, Matīs, kā tev ir? Kā tev, Reini, ir? Tev, respektīvi, ir tas stāsts, cik ilgi jau Jelgavnieks? Dzimis Jelgavā. Dzimis Jelgavā. Respektīvi, tas stāsts, tu redzi to atšķirību? Kāda bija tā, ka tu biji mazs, tur pusaudzis, un tagad jau, kad tu esi tā kā jau briedumā, jau bizīts, tur viss šitas tas... Atšķirība noteikti ir, jā. Kādreiz uz ielām bija bišķi biedējošāk. Pa nakti iet kaut kādam stacijas parkam cauri, tas bija vispār no-go zona. Tā skaitā arī Rafam. Shoutouts Rafam. Stay dangerous. Mēram, īstenībā tā bišķi ārpus tēmas, bet man vienreiz Rafā mēģināja skrūgreiz sadurt pie veikala. Mēs neuzņemamies politisku atbildību par šo stāstu. Bet zini kā, es to pats godīgi. Es pirms tagad Rafā, piemēram, ja, kad baltajās vēlēšanās, es eju, tā kā cauri, ja. Un es ļoti daudz tā kā redzu, tā pilsēta, tā Rafa, piemēram, tā skats nav mainījies. Kāds izskatījās viņš tajos, kad uzbūvēja, tāds viņš tagad ir. Izņemot to loka maģistrālu. Tā ir smuka tagad, jā. Tā ir smuka, jā. Bet tas, piemēram, iekšpagalma, pilnīgi tā kā 1-1. Zini, kā, tā kā pirmsvēlēšanu laikā es izstaigāju Jelgavu krustām šķērsām ar kājām. Jā, tas bija kruta vienkārši. Es filmēju visu, ko varēju nofilmēt, un visas atmodas ielas, jā, un visu pārējo. Un kā es vienmēr savos video arī uzsvēru, ka Jelgava ir šausmīgi, teiksim, kontrastu pilsēta. Tev it kā rekur ir skaista, brūģis, iela, infrastruktūra, viss kārtībā. Un tu 20 metrus ieiet pirmajā pagalmā, un tur ir čau rasma, tu esi atpakaļ padomju laikos, 70. 80. Turpat stāv kaut kādi veļas žāvētāji no tiem laikiem, kaut kādas bērnu, trepītes stāv no tiem laikiem, un tu esi atpakaļ pagātnē. Es esmu padomju laika bērns, es piedzimu padomju laikos, es to ļoti labi visu atceros, un tā sirreālā sajūta Jelgavā, to sirreālo sajūtu var ļoti noķert pārāk daudz vietās, un tas nav labi.
Tas nav labi. Mums ir pasta sala, mums ir laivu bāze, ja? Kaut kādi atsevišķi vēl mazi punktiņi Jelgavā, bet pa lielam. Lielākais, ko es varu pieminēt, lielākais laikam projekts bija tomēr Lielās ielas pārbūve, kad visa Jelgavas galvenā iela bija izrakta, ja? Un mēnešiem ilgi, un cilvēki staigāja pār dēļiem. Ja? Tas bija vērienīgs projekts. Bet tas uzlaboja ceļa kvalitāti, bet neuzlaboja infrastruktūru. Jo tas pats Jēkaba Hercoga laukums Jelgavas pašā sirdī centrā, ja, joprojām ir pārklāts ar padomu laika plāksnēm, nevis skaistu bruģi. Ja, tur viss ir vecs. Jelgavā, diemžēl, šis nav mainījies. Tāpēc es teicu, ir mainījusies varbūt cilvēku mentalitāte. Jelgavā ir patīkamāk dzīvot un ir nelielas vizuālas izmaiņas, pozitīvas. Jā. Bet, ja pa lielam nekas nav mainījies. Pa lielam nekas. Bet mums ir labi jaunumi, ja mēs esam gāzuši rāviņu. Jā, es ļoti ceru, jā, kad kaut vai to pašu autoostas jautājumu, jā. Es, kad liku savus video, man bija ļoti daudz komentāru tieši par autoostu, kad cilvēki, kas rakstīja, es pirms 30 gadiem mācījos LLU, jā, un atceros viņu tieši tādu pašu, kā tu tagad viņu rādi, jā. Nopietni. 21. gadsimts, ja? Pie domes. Nevis kaut kur pilsētas nomalē, kur rāmiņš viņu vienkārši varēja neredzēt. Ja? Bet pilsētas centrā mums ir tāds grausts. Es lieku liels cerības, ka jaunā doma kaut kā šo jautājumu risinās. Jauna autoos tur neuzbūvēs, bet vismaz sakops to teritoriju. Un tur nevajag ne miljonus, neko tam līdzīgi. Vienkārši sakopt esošo teritoriju, jo autoostas teritorija ir pašvaldības īpašums, ja neskaita ēkas, kas atrodas uz šīs teritorijas. Ja? Es ceru, ka vismaz tur būs normāli celiņi, skvērā būs normāli soliņi un tādā garā. Ja viņi to izdarīs, būs super. Es gribētu, lai simboliski tiktu atjaunot Strūklaka, štajā mūsu laukumā, kas ir pie Rāņa parkā. Ja? Rāņa parkā kādreiz bija Strūklaka. Cilvēki sāk rakstīt, ka tur bija ne tikai Strūklaka zem mana video, bet bija arī spēļu laukumi, bija arī estrāde. Ja? Respektīvi bija tāda forša atpūtas vieta ģimeniska. Ja? Un es savā video teicu, ka tas bija viens no maniem solījumiem. Ja es tikšu domē, es te visu restaurēšu un uztaisīšu vēl smukāk. Ja? Un tas būs kā simbols, ka vecā vara ir aizgājusi un jaunā vara ir pilsētā. Un es gribēju, es to būtu arī darījis, ja tas būtu simbolisks atvedas. Mēs to liksim roku uz pulsu, lai tas notiktu. Reini, pastāst, kā vispār sākās tavs, uzņēmējdarbības formā? Kā vispār tu sāki? Ne jau tu uzreiz nonāci tur brankās ar 2 boksiem un visu pārējo, taču sākās kaut kā tas vismaz. Man vēl projām 1 boks. 1 boks? Otrs, kam ir? Otru īrēkšoms. Okay. Ne jau tik liels viņš bija noteikti. Tāds viņš arī visu laiku ir. Jā, es esmu iesprūdis. Tu pirms tam nebija nekur citur, nekas tur? Man bija Rafā garāža. Tad sākam ar to, par ko tu klusē tagad, no? Sāc ar to stāstīt. Tad pirmā vieta tev bija Rafā garāža. Nē, pirmā vieta, kuras kaut ko vispār sāk darīt, bija pie mammas mājās. Vēl tā. Vai stāstāt pie mammas mājās? Tā tēma jau ir tāda, ka es pa lielam laikam visu mūžu esmu bijis tāds tehnisks cilvēks, bērnībā mopēdi, pēc tam kaut kādi mokši. Tad kaut kādā brīdī tas viss bišķi pazuda. Es laikam noliku tiesības vai kas bija, es īsti pat neatceros. Bet jā, vienmēr sirdī tā autotēma bija diezgan tuva. Un tad jā. Rafā bija garāža, laikam kaut kāda, 3-4 gadi es īrēju viņu, no sērijas tur kaut kāds savs autiņus, tur kaut ko piekšubina, tā nekas tāds nopietns. Tad jā, sākās Covid laiks tieši, un es kaut kā biju ar čomu izdomājis, ka vai vajadzētu kaut kādu, bišķi lielāku garāžu, jo tie autiņi paliek vairāk, man tajā brīdī jau viņi bija 3. Rafā bija tikai 1 auto vieta garažā. Un es tur kaut kā visu laiku šļūtu cauri, kaut kur tur tos autiņus pa stūriem liku, tur vienreiz pašvaldības policija piesējās, tad man to vienu mašīnu apzaga, tur ir vesela čupa visādiem stāstiem. Un tieši sākās tas Covid laiks, un es strādāju rūpnīcā, tepatās TS Rīgā
šķeldotājs meitināja priekš Francijas tirgus. Okay. Nu, darbiņš, protams, neinteresants. Neko nemaksā, kvalitāte prasīja baigo. Bet nu, kaut kāds piķis no sērijas bišķi vairāk. Un tieši iekrita brankās, kad garažu pārdod veselu teritoriju. Jo Jelgavā, nu kā jau mums ir droši vien daudziem zināms, kas ņemās rautiņiem, tad tās telpas diezgan grūti dabūt, un ja viņas ir, tad viņas ir uzreiz tur kaut kādiem ierobežojumiem, laika ierobežojumiem. Nu, tu nevari tā kā, normāli tur operēt. Jo, startā tam vizītim, es nezinu, es strādāju laikam kaut kādas, 12, 16 stundas pa dienu es strādāju tankšanā. Tas ir daudz. Un tas bija tā pirmos 2 gadus tankšanā. Pusotru 2 gadus tā strādāju. Tas ir rafā vēl? Nē. Tas jau brankās. Jau brankās, okay. Jā. Jo mums sanāca uzzvanījām uz to sludinājumu un piedāvājām tā kā moška īrēt. Tā kā no sākuma negribēja, bet kaut kā sanāca pielaust. Un tad bija jāsamaksā vēl depozīts, un mēs 2 džeka, kur lai dabūtu tur štuka 2. Mums tas ir 2 džeku alga pa lielam, vai ne? Tajā laikā. Bet kaut kā sazīmējām mēs to naudu un sākām tur darboties. Tagad jau 5 gadus. Jā, 5 gadus mēs takšana. Vairāk kā 5 gadus mēs darbojamies. Un, protams, tas viss bija šķakali paudzies, un, no sērijas jau gribēja kaut kāds savs telpas pirkt, meklēt, bet... Mēs te sazinājāmies toreiz, kad tu atradi to garo. Kas tas bija? Cūkūts? Īstenībā tas bija tu, kas man pavilka uz to domu. Bet, protams, tas bija es dzīvē tikai vēl uz labām lietām. Es neesmu tas čels, kas aizjām uzpīpēt vai iedzert. Jā. Es tev saku, ejam jaunas telpas, ejam uz baznīcu, ejam politikā. Kā to beigās to garo ēku? Dabūji viņu vai nedabūji? Nē, es nedabūju. Kas tur bija pa stāstu? Principā tas stāsts bija pavisam vienkārši, kad dokumenti nav sakārtoti un pagaidām arī... Tam vecajam īpašniekam nav dokumenti sakārtoti. Jā. Un viņš nevar tev tā kā pārdot. Jā, nevar pārdot un tos dokumentus īsti negrib sakārtot laikam tā līdz galam. Kurš bija man jāspiež? Pītais man bija jāspiež. Ļoti slikti. Jā, piķis... Pagad, tu joprojām meklē telpas? Es joprojām meklēju telpas. Jo reku mums... kā meklēju? Ģirt, mums taču milzīgs Zemgales industriālais parks, milzīgs top. Vai tu tiešām nebūs neviena stūra priekš Reņa? Kādu angāriņu. Jā, kādu angāriņu tur. Tev taču daudz nevajag. Tur, 100 kvadrāts. 1000 kvadrāts iedosim tev, un tev būs ļoti labi. 100 kvadrāts startā, jā, bet ar iespēju paplašināties. Tieši tā, tas vispār tur, no angāra tur maza daļiņa tikai. Bet tagad tu esi brankās, cilvēki tevi zina, kā tevi pieraksts tagad? Piemēram, es tev to piezinītu, mēs nebūtu pazīstami, jā. Es tev piezinītu, teiktu, man tur mašīnu uz pusēm sadalījusies. Prasīt pirmais, kas pa mašīnu? Honda Civic. Nē. No go. Aiziet, Volkswagen Golf 4. Sliekšņus var samitināt. Jā, bet cik ilgi man būtu jāgada indā? Uz apskati nepaspētu. Okay. Tas nozīmē, ka pusgadu iepriekš man jāzvana? Ja tev būtu slimības labi, nepaspētu. Man pusgadu iepriekš to jāzvana, jāsaka, jā? Ka es tieši apskatu uz liekšu. 2 mēnešus vēlams, kā minimums. Ģirt, kā sākās tavas darba gaitas, biznesa gaitas? Tu esi Jelgavnieks, braukāji visu laiku uz Rīgu visu laiku? Nē. Man es pat nezinu, no kurien sākt, bet principā sanāca tā, ka pēc vidusskolas es gribēju kļūt par virsnieku. Wow! Jā. Kurā vietā? Policijā vai armijā? Armijā. Un man pat tajā laikā Latvijas, tagad Latvijas avīze, toreiz viņa bija lauku avīze. Jā, atceros, jā. Un toreiz man lauku avīze apsolīja, ka, ja es tikšu akadēmijā, tad viņi man maksās stipendiju, jo es biju vienu rakstu uzrakstījis par politisku tēmu lauku avīzē un liela ažiotāža izsaucis. Un tad es iestājos akadēmijā, izturēju iestāju eksāmenus, bet pēc mēneša man izšķila pārā. Wow. Man atklājās negaidītas veselības problēmas, dēļ kurām es dienēt nevarēju. Un tad es aizgāju... Bet tās bija safabricētas? Nē, tā arī bija, jā. Okay. Tā arī bija. Es domāju, kā mazums cilvēks tur kaut kādas rakstus raksta, tur kaut kādam instruktoram pateica kaut ko ne tā, viņš tā, nevajag šito čalu pretī runās ļoti daudz. Neba bez tā, teiksim, jā, viena otrs pasūtīja, jā. Bet sanās tā, ka vienkārši aizgāju uz universitāti mācīties psihologiem Latvijas un
2 gadus nomācies, bišķi vairāk, un tad bija iespēja atbraukt uz īriju strādāt. Un aizbraucu uz īriju un paņēmu akadēmisko, likās, ka aizbraukšu uz gadu. Paliku 4. Wow. Tā sanāca dzīvē, un kad jau atbraucu atpakaļ, tad jau nebija vairs ne universitātes nekā. Un kad pēc atgriešanās no īrijas, kur man... Kāpēc atgriezies? Dēļ savas tagadējās sievas, viņa man toreiz gaidīja visu to laiku. Un man bija principā izvēle, vai palikt īrijā, vai atgriezties pie viņas. Viņa nepiekrita tev līdznākt? Viņa bija atbraukusi pastrādāt kādu laiku uz īriju, bet viņai nepatika īrija, un tad viņa turpināja dzīvot Latvijā, es turpināju dzīvot īrijā, un tad man bija jāizvēlās, vai es palieku īrijā, vai braucu uz mājām. Es izvēlējos braukt uz mājām pie savas tagadējās sievas, jā. Atbraucu atpakaļ, sāku strādāt Līdiņā, tur tā alga likās tik nožēlojami maz, kad likās, kā ar to var vispār mēnesi izdzīvot. Tas ir tas Ķirsona lido. Jā, pa notos pārziņu sāku strādāt, un tā pa bišķītim sāku augt, un viss. Ko tālāk pēc Līdiņa, ko darīja? Mainīja darba vietas. Nosauc kādas? Piemēram, strādāju Coca-Cola. Wow! Jā, bija noliktavas pāraugs Čels baigi vispār nestāsta. Viņš Coca-Cola strādāja. Baigi, ne? Klusi jūdiņi tie dziļākie īstenībā. Nē, saprot, man to darba vietu ir gana daudz bijušas. Nosauc tās lielākās, izcilākās, kas tev lido Coca-Cola. Lidls veikala vadītājs. Tur arī Lidlā bija. Jā, es Bulgārijā mācījos par Lidla vadītāju. Iemācījos bulgāru valodu. Mēs ar tevi atpūšamies Tā kā šausmīgi patika Bulgārija, ļoti patika bulgāru valoda. Kā bulgāriski ir paldies? Vienkāršā veidā merci. Tā kā konfekta merci? Tā kā franču valodā merci. Paldies. Bet tur skaista daba, vai ne? Jā, bet ja es tev gribēšu pateikt pieklājīgā formā paldies, tad es tev teikšu blagadariati. Paldies tev, blagadariati. Ja es gribēšu pateikt jums paldies, blagadariavi. Jā, blagadariavi. Ok, tad tu mācījies Bulgārijā, atbrauc atpakaļ tām zināšanām. Un cik tu nostrādāji ilgi? Man ar Lidlu nebija ilgi tā draudzība. Mums tie ceļi pašķīrās, jā, es tur bišķiņu saslimu, un Lidlā ne īpaši mīl tādus cilvēkus, kas slimo, un tad mēs šķīrāmies pēc apusējās vienošanās un viss. Wow. Bet visas tās zināšanas, ko viņi bija ieguldījuši, tevi viņi zaudēja reāli? Jā, ne tikai zināšanas, naudu. Naudu, jā. Mēs Bulgārijā bijām tuvu pie 30 cilvēkiem, un tie bija miljoni, ko viņi ielika apmācībās. Jā. Wow. Bet jo mums bija rēķini, mēs dzīvojām es dzīvoju Bulgārijā, es dzīvoju nenormāli šikā viesnīcā Sofijā, galvaspilsētā. Mums katram bija mašīna ar 20 km nobraukumu, jā. Jauna mašīna, pilnīgi apmaksāt degvielu, tu varēji braukt uz blakus esošo Grieķiju, ja? Lidls par visu maksāja. Mēs varējām katru mēnesi lidot mājās, par avio biļetēm Lidls maksāja. Mēs varējām ģimenes vilkt uz Bulgāriju, ko es arī izdarīju, ja? Un es varēju izmantot to iespēju, ka tu nebrauc šomēnes uz Latviju, es varēju paņemt tavu biļeti un man sieva atbrauc pavēlti, ja? Tāpēc Lidls ieguldīja milzīgu naudu. Tagad apusējas vienošanās aizgāja projām un kā tālāk? Aizgāja projām, kādu laiku es biju šausmīgi laimīgs, ka es tur vairs nestrādāju, jo es biju sačakarējis veselību diezgan pamatīgi. Man vajadzēja kādu laiku atķerties, es biju pārdedzis, es pārdegu. Vienkārši pārdegu psiholoģiski no tās mācīšanās intensīvās un visu pārējā. Vēl var nosaukt tādu firmu kā United Oils. Viņa kādreiz bija liela firma, viņas vairāk tagad, diemžēl, nav Latvijā, bet viņa bija ļoti liela firma, tirgoja motorēļus. Es biju Zemgales reģionālais nodaļas vadītājs. Braukāju pa Zemgali, meklēju klientus, veidu eļļas un tādā garā, un mums bija 2 veikali Jelgavā, un tas bija tā kā boss lielais tam visam pasākumam. Tas ir kruta, tā nereāla pieredze. Jā, tā kā tagad pirms sākt strādāt Maksimā, tad es biju Inflexā menedžers, es tirgoju eļļas, meklēju jaunus klientus, uzturēju kontaktus ar esošajiem. Tā teikt, Inflex ir mobila eļļu oficiālais pārstāvs dīlers Latvijā.
Tas ir populāra firma. Nu, mobils tā ir laba. Tā ir viena no labākajām. Mēs esam kaut kādu, tur Billa Gatesa kreiso roku pasaukuši uz šovu. Loģiski, mobils jau pieder Rockefelleriem. Es varu teikt, es uz amerikāņiem strādāju. Ja tā paņa, es priekš miljardieriem tur strādāju. Ja? Tā kā baigi krūti. Nē, ir tās darba vietas, gan daudz varētu īstenībā atsevišķi, grāmatas sarakstīt par visām tām. Bet tu jāraksta. Cilvēkiem interesē tie dzīves stāsti, jo ir tādas, es zinu, ka tur, uzdot kaut kādas labas grāmatas uzrakstīja, un beigās tev atbrauc no kaut kādas, United Kingdom pasaka, mēs gribam tavu dzīves stāstu nopirkt, tur filmus taisīt, jā. Jo nav jau par ko tās filmas taisīt, tās filmas taisīt par cilvēkiem. Jā, bet es saprotu, ir man labas firmas, ir man arī tādas firmas, kuras esmu 2 dienas nostrādājis, jā. Tas pats Elvīts, teiksim, jā. Es aizgāju no... Es aizgāju no Coca-Colas projām tikai tāpēc, kad man savā laikā Elvītī Jelgavā tika solīts amats un alga, kas mani apmierināja. Tur alga bija bišķiņ mazāk nekā Coca-Colā, bet nebija jābraukā uz Rīgu. Tu pie mājām. Tu pie mājām, jā, un es aizēju pirmajā dienā uz darbu, un es redzu, ka tur ir noliktavā cilvēks sēžas. Kas tu tāds esi? Viņš saka, es esmu noliktavas pārziņas, es domāju, un es arī. Es aizēju par vadītājus, viņi saka, tā alga, ko es tev teicu, pārnās, tā uz jums būs abiem 2 dalīta. Saka, jūs nopietni, jūs man tikko sačakarējāt visu, ko jūs varat sačakarēt, es no kolas nebūtu projām gājis, jūs debīli esat nopietni. Viņi saka, bet tas čalis tāpat ilgi nestrādās, tā kā viņš aizies projām, tad tā alga, ko es tev solīju, tev arī būs, jā? Paldies, 2. dienā pacēl cepuri, paldies par uzmanību. Jā. Ak, Dievs, es neturpināšu šo tēmu, jo savādāk mums viss šovs būs tikai par un ap tevi reāli. Nē, es to saku, man ir ko te. Man izaicinājums ir, ne izaicinājums, bet tāds piedāvājums. Davai attaisim tos sociālos ciklus, palaižam laivu. Ko cilvēks saka, ko cilvēki domā? Jā, pafilmējam sevi viens otru, vienkārši paturam kaut vai tur pāris sekundes. Es laivā nekad neesmu bijis. Varbūt tu vari... Jo. Jā. Jo, Te jāatrod vēl, kur viņi varēja uzlikt slaivas. Laikam mēs taisīs kaut kāds 2 vai 3 reizes. Nē, 3 reizes. Tagad būs 4. Ok. 4 reizes. Porš. Man pirmā, arī kur ir laiviņš? Izrādās, man nav laikam konts verificēts. Pārī. Tev 1000 sekotājs, man liekas, vajadzēja. Jā, vai 500 vai 1000? Nē, 1000. 1000 vajag, jā. Sekotājs. Nē, 1000 sekotājs man nevajag. Es varu pasies kaut kādu Facebook laivu uztaisīt tūlīt. Nav tik ruts, bet darēs. Jā, ko var atspiest. Ideāli. Ka uzmanīgi. Kaut kur tur? Jā. Pat krūzi paim krūzi. Es jau nezinu, ko cilvēki redz otrā pusē. Tā kā nevar tā kā fotoaparātā mainīt. Tu nevari, jā? Nē, jo tu redzi sevi pa lielam, jā. Okay. Es tā saprotu, ka tas tā strādā. Vajadzētu būt tā, ka cilvēki redz kaut ko apkārt. Okay. Bet visumā es laivā vēl neesmu bijis. Bija doma sākt kaut kādā brīdī. Tu tā kā pret sevi pagriezt pret stūri, pasties. Bet tagad mums tikai 2 redz. Okay. Kaut kā vēl varētu piebīdīties. Mēģinam. Mums ir obligāti kaut kas jāpadara arī. Mēs varam izdarīt tā. Ģirt. Uzticies. Samainamies ar telefoniem. Tā kā es varu turēt, piemēram, tavējo. Tu vari turēt manējo, ja tu gribi turēt. Jā, un kas turēs tavējo? Kāda ir doma? Nē, kad tu mani filmēs tevi. Lai tevi cilvēki redz. Toši. Nevar tā izdarīt, kad saslēdzās vairāki laivā. Jā, bet man jau nav TikToka, saprotu. Pagaid, tu tagad esi laivā, jā? Jā. Bet tu iegāji TikTokā laivā? Nē, es iegāju nevis TikTokā, bet Facebookā. Facebookā, tāpēc es domāju, kā tu iegāji. Pagaid, bet jūs ap dzīvē ģirtu varat uztaisīt TikTokā. Jā. Teorētiski, praktiski var, jā. Bet es esmu kā zīdaiņš. Tu jau sameklēsi, ko cilvēks tev tūlīt. Es varu beigt daudz neko par šito nezinu. Man nav nekādas nojausmas, kā šis viss darās. Jā, man ir ciemiņi. Ģirts Bumbērs. Jā. Reins Matis.
Mēs runājam par cilvēkiem, par Jelgavu, par pirmajām darba vietām, par pieredzēm, Pārlēlupas kanālā, kā saka, ideāli, reāli. Es domāju, ka cilvēki ļoti bieži zina, kā viņi noskatās šo video, cik tas jau kaut kāds laiks atpakaļ tur. Tu vari reāli pat glāzi atspiest viņu, lai viņš to stāv, filmēt. Es mēģinu atrast, kur Man vismaz nav jāatrast. Pārsties, kā cilvēkam ir atrisinājums. Man ir vienkārši risinājums, jā. Un tad, respektīvi, mums kur viss notiek, meklējam kaut kādas tiešraides, vēl kaut ko pie miķīšiem, ne pie miķīšiem. Čau, Ingus, kas man skatās. Katrā ziņā nākamais jautājums. Ļoti daudz darba vietas, ļoti daudz darba stundas. Tu pieminēji 16 stundas dienā, kad tu esi mauts. Reku cilvēks arī ir pat veselību jau pabojājis ar visiem darbiem vispārējo. Jā, man ir invaliditātes. Jā, redzi, tas cilvēkam maksā kaut ko. Tas viss kaut ko maksā. Kā mēs varam izbēgt no tā, lai nerastos šīs invaliditātes, lai nerastos šīs izdegšanas? Jā. Es zinu, ka tev ir kemperis, kur tu vienkārši piebrauc pie jebkuras ūdens tilpnes un atpūties. Tas ir tagad, jā. Jā, un kā bija agrāk? Es arī pieņēmu tādu lēmumu, kad vajadzētu kaut kur atpūsties, šādi tad aizbraukt, bet teltī man baigi nepatīk gulēt. Teiksim, tik daudz piķis, lai tur īrētu viesnīcas un dzīvot tikai pa viesnīcām, tik daudz piķis man arī nav. Un tad izdomāju, ka būtu beig forši, jo man jau kaut kādu laiku apakaļ tas saucamais van life bišķi tā kā piedūra. Jā. Es biju saskatījies YouTube'ā, kad cilvēki tur nopērk busiņu un tur sabūvē un bla bla bla. Bet man vienmēr tajos video ir pietrūcies tas, kad neizstās, ka tur ir komfortabli. Okay. Attiecīgi, ko man vajag komfortam? Man komfortam vajag gultu, normāli izmēru toleti ar dušu. Un arī to, lai ir elektrība visu laiku. Primārās lietas, vai ne? Protams, lai var ēst uztaisīt. Nē, jau viss kārtībā. Un tad restīt tagad, kādas markas tev ir tā automašīna, ko es pārbūvēju? Es nopirku Iveco Daily busu, lielāko, augstāko, kas ir pirms mikroautobusa. Jā. Viņš, man liekas, skaitās H2, tas ir augstums, 2. augstums un 4. garums, ja es nekļūdos. Jā. Tad, zin kā, tur bija atkal otrs moments, lai to visu normāli sadarītu un savākt. Viens ir atkal tur piķi vajag. To piķi vajag tur diezgan daudz, kā izrādās. Ok, Ģirt. Jā. Kā lai neizdeg? Kā lai nesabojā to savu veselību vispār, jo darbu ļoti daudz un cilvēki vienmēr zvana un prasa, un tu jau zini, kā cilvēki nemāk bieži atteikt. Kā lai panāk? Reku cilvēks, piemēram, ierīko savu kemperi, ko izbraukt, piemēram, pie dabas, tur atpūsties, jā? Telefons izslēgts, jā? Kā tu, piemēram, atpūties? Kā tu risato sevi? Kā tas vispār notiek? Reizēm uzspēlēju World of Tanks, baigi patīk. Baigi patīk uzspēlēt World of Tanks, ir tāda online spēle. Okay. Spēlēju, kad 13 gadu laikam. Bet visā visumā, kā neizdegt, ir jāprot nošķirt darbu no atpūtas. Okay. Tu, teiksim tā, ejot ārā no sava darba kabineta, savas darba vietas, tev arī darbs ir jāstāj tur. Jo tā ir vislielākā problēma. Vislielākā problēma, kad cilvēki ņem darbu līdzi uz mājām un māju problēmas nes uz darbu. Un tur arī tā sadegšana notiek. Ka tev vairs nav nekādu robežu. Vai tu esi atpūt, vai ķipa tu esi ārpus darba, vai tu esi darbā, tu darbā esi visu laiku. Un kādu brīdi var to turēt, it īpaši, ja tev vēl ir gadi 20, 25, tu vēl to turēsi, bet kādā brīdī par to būs jāmaksā. Kā es to izdarīju? Reini. Tavas atziņas. Reku cilvēks saka, jāmaksā būs tā nauda, ja neatpūtīsies. Tev ir tagad izveidots tāds, piemēram, 5 dienas vai 4 dienas strādāju, ja? Un 3 dienas atpūšos tur kopā ar saviem mīļotajiem, viens pats vienalga. Restī, lai nav tā, ka tu visu laiku tikai strādā, un beigās pat tā nauda nepalīdz to veselību dabūt atpakaļ. Ir te arī man bišķi veselība sačakarēta. Sāp muguru, sāp diezgan pamatīgi. Tagad es esmu sācis bišķi to visu labot. Masāža, fizioterapeits.
Par to es tā baigi publiski nerunāju, šī laikam pirmā reize. Bet, tu jau tagad sāc ielikt to naudu, ko tu esi nopelnījis atpakaļ savā veselībā. Jā, diemžēl. Okay, tas ir fiziskais aspekts, mentālais aspekts. 5 dienas tu esi kaut kādā maskā ar kaut kādu iekārtu rokās, mauc vienkārši. Jā, karsts, putekļi. Putekļi, karsts, kaut kādi pa vidu telefons zvana stulbiem jautājumiem. Kad būs gatavs un kāpēc tik ilgi, jā? Tāda ir. Jā, un kāpēc sliekšņi maksā sotaku, jā? Kāpēc ne 2 vai 50? Nu, vienalga, jā. Un tas viss, kā tu mentāli no tā atbrīvojies? Pat ir grūti tā pateikt. Nu, redz, man ir vēl tas, kad man vakaros nomok arī nākamās dienas darbi. Pirms to gulēt, tu domā. Tā, rītā ir jāizdara tas. Tā, pagaid, bet ja tas izjūgs, tad es to darīšu tā. Un tad ir problēmas ar iemikšanu, no rīta ir neizgulējies, problēmas ar piecelšanu. Tas ir tās, ko es tev teicu. Jā. Nedrīkst ņemt līdzi. Tas nav bieži vien iespējams. Es zinu, tā ir problēma, jā. Ka tā ir problēma, bet ir jāmēģina, jo pretējā gadījumā agrāk vai vēlāk sadegsi, un tad tu nezinās, kur naudu ņemt jau nevis saviem biznesa projektiem, bet savai veselībai. Pilnīgi noteikti. Bet labi, ko mēs iesakām jaunajiem puišiem? Piemēram, pie manis bija ciemos jaunieši un iznāca sērija ar jauniešiem. 18-gadīgi, 19-gadīgi D-gacis, tā kā lokomotīvas lukturi, jā, tur gatavi graut pasauli, tāpat kā mēs savulaiki, jā, tāpat kā tūlā savulaiki. Ko viņiem mēs varam ieteikt, lai viņi neizdeg un nesabojā piem savu veselību fiziski, lai tu nesākas kaut kādas muguras, tur diska trūces un vēl viss kaut kas. Ko mēs viņiem varam ieteikt? Kā tev liekas? Reini, ko tu ieteikti? Piemēram, atnāk pie tevis kaut kāds tur, nezinu, radinieks mazs, un tu pasaka, zini, vecais nejūtos labi, tur panikas lēkmes sāks, vēl kaut kas, tur darbi daudz, tur ieskaitas augstskolā, paralēli biznesu, kaut kādu inkubatorā močiju, jā, ko tu viņiem ieteiktu? Ko tu meditāciju, ko tu viņiem tur, pīpēt, dzert sāk, ko tu viņiem ieteiktu? Uz baznīcu, ko tu viņiem ieteiktu? Es pacēlošu šito te nedaudz cīnos, jo, es paklausīšos, ko Ģirds ieteiks. Okay, Ģirds, es varbūt tu esi mums tagad nonācis guru lomā, tu nedrīkst pievilkt tagad. Es teikšu tā, jaunajiem, jā, tas ir tas, ko, kā jaunajiem, nav jau atgluži man 80, jā, bet tomēr šis tas ir aiz muguras, un es ieteiktu jaunajiem čaļiem, kam tur ir pat 20, pat 19, 18, kas liekas, ka viņi ir kad dzīves spars viņiem nekad nebeigsies, iedomāties, ka viņu veselība ir kā mašīna, un citas mašīnas viņiem nebūs. Es iesaku rūpēties par šo vienīgo mašīnu jau 18 gados. Lai nebūtu tā, ka jūs pienāk gadi 40, un jūs jau zināt diezgan daudz zālītes, kā sauc aptiekā, jā? Kamēr 20 gados tu zināji labākajā gadījumā kaut kādu aspirīnu vai, nezinu, Tylenol precāp līdzekli, jā? Bišķi zobs iesāpās vai galva, jā? Lai nav tā kā manā gadījumā, ka es jau diezgan daudz zāles no galvas zinu. Ja? Tāpēc iedomājies, ka tā ir mašīna, kas tev ir iedota kopš dzimšanas, un citas tev nebūs. Rūpējies par to mašīnu. Jau agrā jaunībā. Ļoti vienkārši. Rūpējies ar domu, ka tev citas mašīnas nebūs. Okay, tavas domas, citas mašīnas nebūs. Jā, tur es pilnīgi piekrītu. Cita mašīna nebūs, bet, ja tā padomā, tad kaut kādas dienas, kad, piemēram, atcies tev, man liekas, vēl pat vienreiz zvanīju, kad tu ņēmies nekustamiem īpašumiem. Saka, vai paņemam laivu, gāžam copēt. Jā. Jā. Un es tev pateicu, nē, jo man bija jāstrādā. Tev bija jāstrādā. Redzi, reāli, naudas vergs. Tev zvana cilvēks, kurš tev parasti nezvana un piedāvā uz Sopju aizbraukt. Un tu esi tik daudz tai naudai pakaļ skrien, es nevaru, man tur jārāda tur dzīvokli vai vēl kaut kas tur, vai tur kaut kādi līgumi jāraksta vēl kaut kas, jā, un tu tāds vienkārši, nē, es negribu atpūsties, man to nevajag. Man vajag zaļo, vai ne? Man vajag naudu. Jaunībā tā ir naudu, ko vecumdienās ielikt iekšā veselībā pēc tam. Vai ne? Jā. Bet toreiz tu aizbrauc to laivu, kas tev teica? Jā, es iekāpu laivā un prom. Okay, viņš laivā brauc, viņam kempers ir kā tu ģirt. Kas te tas, ko tu dari? Bez World of Tanks tur video spēles. Man patīk pastaigāties.
Okay, kur tu staigājies? Tur, kur ir maz cilvēku. Pēc iespējas mazāk. Lai sajustu saikni ar dabu. Jā. Man patīk naktīs skatīties zvaigznēs, man patīk sajust šo te, noķert šo te vienotības sajūtu, nezinu, ar visumu, lai cik tas banāli neskanētu, jā, jo mēs jau sastāvam no viena un tā paša. Es, tu vai saule vai mēnesis, jā, mēs esam nākuši no viena pirmavota, jā. Un noķert šo pirmatnējo sajūtu, tas ir, ka tu esi daļa no, kaut vai maziņa, mikroskopiska daļa, bet daļa no tā visa lielā, tas nomierina. Un vēl man nomierina strūklakas, kurus sodīts Jelgavā nav. Jautājums. Okay, nu, pirmais jautājums, tad uzreiz izējot no šīs tēmas. Vai eksistē Dievs? Smaga tēma. Vienkārši jā vai ne? Ne tādā interpretācijā, kā tas ir pasniegts Bībelē. Bet jā. Okay. Es teiktu, es saucu Dievu nevis par Dievu, bet es teikšu tā, es ticu augstākiem spēkiem. Labi, ok. Reini. Nu, man liekas, ka man diezgan tas pats. Es arī ticu, jā, kaut kādi augstākie spēki ir. Kā es šeit smējos, tad es ticu sev. Nu jā, bet tev ir radījis Dievs, tas nozīmē, ka ticu Dievam. Nē, man ir radīja vecāki. Nu, kaut kādā veidā Dievs tur piedalījās tajā procesā. Un ja tu esi, piemēram, Dievs tavs radītājs, un ja tu tici sev, tad tas nozīmē, ka tici arī Dievam. Nu, uz baznīcas neju. Ok, uz baznīcas neju, bet tas jau nenozīmē, ka tu netici Dievam. Nu, es tā, nu, kaut kādiem augstākajiem spēkiem, jā, bet es neuzskatu, ka tas būtu Dievs. Es negribu aizvien kāds ticīgos vai... Nē, ticīgos ir kārtībā, mēs esam runājam te par... Un nav, jā, ja es gribēju, teiksim tā, ir tāds sakāmvārds, jā, ja tu runā ar Dievu, jā, tad tā ir lūkšana, ja Dievs runā ar tevi, tad tā ir paranoja, jā. Bet es teikšu tā, ka, lai sajustu Dievu, vai tos augstākos spēkus, ja? Nav obligāti jāiet svētdien uz baznīcu, tu vari iziet mājās uz balkona un iedziļināties sevī, ja? Dievs ar tevīm runās jebkurā pasaules nostūrī. Nav obligāti jāiet uz baznīcu. Tieši tā, cilvēki ļoti bieži to sajauc to, kad viņi tā kā sāk runāt nevis par Dievu, bet par reliģiju. Reliģija ir tā, kas mums pieprasa kaut kādus celtnes būvēt, vēl kaut ko, jā. Par to arī iet runa, jā, jo ko nozīmē, tu aizies svētdien uz baznīcu, palūgs Dieviņu, paklausīs, ko svētais tēvs tur runā, būs ļoti dievbijīgs, jā, un izies no baznīcas un atkal būs tā, kuram pa muti ielikt. Man kaut kā galīgi nav, jā. Nopietni, tu tikko vēl Dieviņu lūdzu, vēl ziedojums meti, jā, un viss kārtībā. Vai tajā pašā Amerikā, jā, viņš iznāk, baltais kungs iznāk no baznīcas, tur noziedojas piķi un brauc trankāt savus melnos vergus uz plantāciju. Ja? Tā ir tāda smaga tēma, ja? Un tāpēc es saku, lai runātu ar Dievu vai ar šiem augstākajiem spēkiem, kuru esamību es nevaru noliegt, jo man nav citu argumentu. Okay. Man nav pierādījumu, man nav obligāti jāiet uz baznīcu. Es varu sēdēt, braucot uz Rīgu mašīnā un aizdomāties. Ok, mums ir, Reini, priekš tevis jautājums. Tu viņam saki, tu tā Dievs, bet mums himnā ir Dievs svētī Latviju. Jā, es to mēģinu kaut kā to kameru. Nē, es to paturēšu, lai tevi cilvēki redz. Tā, es domāju pārslēgšu mošku viņu uz otru pusi. Kā tu viņu pārslēgt? Es tā skatos, kad visi man garezi žeki ir pievienojušies. Jā, garezi žeki. Kā tu vari pārslēgt? Kādu tuftu tu tagad runā vispār? Kā tu viņu pārslēdz uz otru pusi? Tur ir poga, flipa kamera, tur, kur tie 3 punktiņi apakšā. Ok, Reini, par Dievu mēs tad runājam. Ja, piemēram, tā mentālā veselība vispārējais, citi tur meditācija, nodarbojas vēl kaut ko, citi tur lūdz Dievu. Mums ir himna Dievs svētīja Latviju. Tad cilvēkam kādā brīdī varbūt nevis jāsāk dziedāt tā himna tikai valsts svētkos, bet arī ikdienā ko. Viņš tā kā jūtas galīgi... Moši palīdz. Tā kā, pieņemsim, Ģirds saka, ir kaut kāda augstāka spēka, ja, un mentālajai veselībai ir vajadzīgs tom iedziļināties sevī. Tu tagad sēdot pie tajā ezerā, tajā savā jaunajā kemperī pie ezera, tu taču domā par kaut ko vairāk nekā par... Jā, es ceru, ka tā zivs pieķers. Un pieķerās arī? 2 dienas un ceru, ka tā zivs pieķers. Un pagas, ko tu ķer vispār?
Man bija 3 makšķers līdz. Es pat nopirku vienu jaunu uz šito visu pasākumu. Tu izmēģināji rafiņā to ēsmas automātu, kas mums ir? Jā, vecīt, tā ir man mīļākā lieta. Un tagad tur ir arī tārpamātam blakus ir šašlikomāts. Ja tu esi izmēģinājis rafā, vai tu esi izmēģinājis rafā šašlika automātu un tārpa automātu? Nē, neesmu. Bet es domāju, ka būs. Mēs varam pēc podkāsta aiziet un uzreiz pastīties. Bet tā, nē, es redzēju, toreiz Mārtiņam bija labs video par to šašlikas aparātu, bet kaut kā pagaidām nav sanācis. Tu makšķerē pats? Bērnībā makšķerē ļoti patika, tāpēc, ka tas bija arī veids, kā sakanaktēties ar dabu, teiksim, jā. Man uz tām zivtiņām, ko es noķēru, pat viņas laid vaļā. Atpakaļ, ja? Protams, jo man patīk pats process. Ko tu lielākais esi noķēris? Ai, nu, zini, tādu līdaku, ja. Nav man ne bildes, kur man līdaki ir no galvas līdz papēžiem, ja, karājās, tur kaut kādu lielu noķert. Nē, es neesmu tādā līmenī makšķernieks. Es ļoti diletants esmu. Tiešām man patīk kā nervus nomierinošs process, īpaši, ja nebija līdzi vēl 5 džeki, ja. Man patīk vienam, maksimums 2, tā, kad kaut kāds normāls čoms, ar ko var vispār kaut ko, nezinu, pa dzīvi parunāt, ja, un tādā veidā. Man tas bija kā tāds pie psihoterapeita aiziet, pamakšķerēt. Rein, ko es noķēris, palielies? Nu, es ar baigi nevaru lielīties. Es iesāku pagājušo gadu. Nu, kā es tur kādreiz no čomiem biju aizņēmies makšķeri, nu, ķip tur sēžu, visu makšķerēju, un tad vai es arī iedodu pamakšķerēt. Nu, tad beigās, jā, es pagājušo gadu nopirku Lidlā uz akciju. Nē, man liekas, nebija uz akciju, vienkārši makšķeri nopirku 20 eirīši. Jā. Nu, tā arī viss sākās. Tas saslimīja. Kaut kāds, dīķī mazās ziltiņas, zin, tur tā, ok, labi. Bet es tagad biju Norvēģijā uz vienu nelielu darbiņu. Man tas priekšnieks teica, paņem makšķeru līdzi. Es saku, bet man tur kaut kāda Lidl tāda maza makšķerīte ir. Šaka, nekas ņem līdzi, būs labi. Neko, un tad tur es principā noķēru, jā, lai kaut kādu šitādu zīvi. Kas tā bija pa zīvi, es nezinu. Bet no to Lidl makšķerīti es viņu izvilku. Bet nenotrūka, galvenais, Nenotrūka, jā. Arī ar visu oriģinālo to makšķeri. Nē, mēs bijām pārtinoši, nebija tur oriģināla makšķeraukla. Tā kā, tagad, kad es biju, tad, kaut ko tādu, kā karūsa, karpa, kas viņi tur īsti bijis, viņus vēl neesmu īsti iemācījies akšķert. Bet es arī, ja noķeru, es laižu vaļā. Un tad, Ok, nākamais jautājums. Mēs esam apstījuši sociālos tīklus, tu nedaudz politikai, darbiem pieskārušies, mentālajām, vajadzībām cilvēku. Un tagad, tas lielais jautājums. Nauda. Jā. Esam nopelnījuši daudz naudas, strādājot. Jā, kur to naudu likt? Tu, piemēram, Ģirt, uzticies Latvijas bankām, kas mums ir Latvijā? Vai tu savu naudu... Kādām bankām tu? Tām komercbankām, visām Svetbankām. Tikai kripto. Tikai kripto? Jā. Kā tavu platformu, ko tu izmanto? Es pamatā Bybit. Ok, tu? Naudu glabāju zeķē. Bankām arī neuzticos. Tas nozīmē, ka mums arī tikai Ģirt ir jāpanāk uzticība, kā saka, valdībai un visiem tam demokrātiskajai kārtai, bet arī bankām, jo cilvēki zaudējuši visam ir ticību. Jā, jo bankas agrāk vai vēlāk tāpatās pāries uz kripto, un tā nauda tādā formātā, kā mēs viņu šodien pazīstam, papīra nauda, monētiņas, jā, viņa beigs eksistēt. Agrāk vai vēlāk. Visas fantastiskās filmas, ko mēs esam redzējuši par nākotni, viņas agrāk vai vēlāk kļūst par realitāti. Un tas ir tikai īsa laika jautājums, kad nauda tādā formātā, kādā viņa šobrīd beigs pastāvēt. Jau tagad ASV ir atļauts bankām darboties ar kriptovalūtām, jā, ar to pašu Bitcoin, Ethereum un tādā garā Solanu. Jā. Līdz ar to tas ir tikai laika. Šis ir tāds kā pārējais periods no mums arī būs digitālais eiro drīz. Par ko es arī runāju. Ko tu krāsi klausies Reini Zeķē, kad būs digitālais eiro? Tev atnāk čalis un pasaka, rekur man tā, ja, tu tur man izdara darbiņu,
tu izdari darbiņu, izsaka viņam čeku, tagad laiks dot naudu, viņš to saka, kur tev ir tas digitālais skots, es tev pārsūtīšu tos eiriķus uz turieni. Ko tu taisies darīt? Tad es nezinu, ko es darīšu. Tad būsi spiests. Tev vajadzēs digitālo zeķi. Digitālo zeķi vajadzēs, jā. Bet tā digitālā zeķa būs ārpus kaut kur, ja Latvijas bāzēta. Droši vien, jā, jo tur tādām... Šveicē kaut kur iespējams. Bet pasties, redz, piemēram, kāpēc es baigi neuzticos tādai interneta naudai, ko nevar paņemt rokās? Tāpēc, kad pasties, cik ir krāpnieki, cik mūsdienās tiek izkrāpta nauda no visādiem pensionāriem, tur, daudziem cilvēkiem, cik miljoni tiek izkrāpti. Ja man viņi ir zeķiem, man viņi tikai var nozagt, ja man nozog zeķi. Bet tava papīra nauda, skaties tā. No. Tev ir zeķiem miljons sakrāts. Piemēr pēc. Tu esi baigais džeks, tu esi baigi biezais, tev visi dzīvi, visi sakārtots, jā. Tu no rīt pamosties, un tu izlasi pirmo ziņu TV netā, ka veikalos varēs noraiķināties tikai ar bitcoinu. Jāiet jāmaina. Uz ko? Uz bitcoinu. Tavu papīra naudu vairs nevienam nafīgi nav vajadzīga. Ko tu tagad darīsi? Es nedomāju, ka tas tā vienā dienā notiksies. Tev vajag uzreiz tagad ņemt zeķi, sadalīt viņu tur pa čupiņām, jā? Vai cilvēkiem teikt, es tagad pieņemu naudu bitcointos? Ja domājies, tas būs stilīgi. Redz, te arī ir tāds viens moments, kad, es arī interesējos īstenībā bišķi par šito visu lēnā garā. Es esmu iesācējis vēl tajā visā, varbūt, kad, nezinu, pēc tam Ģirds man varēs pastāstīt kaut ko bišķi vairāk par šito visu. Cilvēks sarunāts? Es sarunās bagies profs. Sākās. Bet tu noteikti zini vairāk nekā es. Kā visi saka, tas nav finanšu ieteikums, lai tu pēc tam pirkstiem nerādītu. Tu taču teici. Teici, nu. Nē, es nekad neesmu, nevienam tā, ja man kāds kaut ko ir ieteicis, es neesmu nekad, nav sanācis. Es neesmu pēc tam teicis cilvēkam, bet tu man ieteici. Nē, tas ir uz mana riska, uz mana atbildību. Tas ir pats par sevi saprotams. Jautājums izsmelts viss kārtībā. Ejam pie nākamā jautājuma. Tu esi apprecējies vai neesi apprecējies? 18. jūlijas šogad. Tas ir drīz. Tu būsi apprecējies. Es būšu, jā. Beidzot. Es tev labu laiku novēlu. Plus 30 stabili. Un tu tāds uzvalkā vienkārši nabadī. Kāpēc neesi saņēmis uzaicinājumu? Mēs tā kā, zin kā, Kemper projekts apēt finanses. Viņš apēt visu naudu. Un tāpēc mēs izdomājam, ka mēs taisīsim, labi, es zināju jau, ka tās finanses pazudīs tajā visā pasākumā, tāpēc mēs jau laicīgi izdomājām, kad mēs uztaisīsim kemperi, mēs nepirksim kaut kādu dārgu kāzu ceļojumu, tur nezinu, 10 pakām un pēc tam tur to visu nemaksāsim 10-20 gadus, bet uztaisīsim kemperi un brauksim, kaut kādu mēnesi, 2, varbūt 3. Tā jau izdomās. Brauksim vienkārši kaut kur paceļot. Tas ir forši. Un attiecīgi, es te vēl visāds plāns meklēju, kur varētu nopelnīt pa ceļām, un attiecīgi tā pati kriptovalūta man interesē jau uz to visu, jo... Ģirt, cik tev ir gadi zem jostas ar sievu kopā abiem diviem jau nolausts pa Latvijas bezceļiem? Kopā mēs esam 28 gadus, un 24. jūlijā būs 21 gads, kā mēs esam precējušies. Tas ir baigi nopietni. Tas ir nopietni īstenībā. Tas ir daudz. Jā, tā ir. Es tādus pāris, tā kā mēs daudz nepazīstam, tā kā tādu vecu dinozauru. Paldies Dievam, ka nebūs vairāk rāviņš, kas tev apsveiks tavā zelta vai kaut kādā tur dimanta jubilejā. Ja tas būtu tik neparasti, ka tev tas cilvēks tā, nepārāk simpatizē un viņš nāk pie tevis sveikt tevi. Tās viņa karotītes, tas bija vienkārši izsmieklis, jā. Tā bišķiņi ir tāds termiņš aiz muguras, jā. Ir. Bet, cik tu jau tagad esi kopā ar savu meiteni? 5 gadi. 5 gadi. Tas ir mānormāli, jā? Apprecējāties, jā? Visu pus kārtībā divi. Es domāju, ka jā. Ja jau tik ilgi novilk, tad jau vajadzētu būt ok. Jā, tas īstenībā ir pats labāk, kā es to redzu, caur savu, prizmu vērtību, jā. Es redzu to, ka tas ir baigi forši, kad labāk nodzīvot sākumā tos gadus 3, 4, 5 kopā, ja? Vai tā, ka tu saproti, tu jau zini, esi jau iepazīstis otru cilvēku līdz pēdējam, un tu zini, ka tu apprecēsies un nekas nemainīsies. Jā, un viss būs kārtībā, jo es vienmēr esmu teicis, kad 2 cilvēki satiekās, tie ir 2 četstūri.
Ja? Un kad viņi sāk dzīvot kopā, jo viens ir romantiskais laiks, tur ķīnīši, puķis, tur vēl kaut kas, ja? Viss forši. Kad sāk dzīvot kopā, šie 2 četstūri sāk griezties. Abiem četstūriem ir stūri. Un kamēr šie četstūri novirpojušies līdz apļiem, tikmēr kopā dzīvot nevar, jo tāda laulība ir nolemta. Pēc definīcijas viņi nolemt. Un tev tie 5 gadi pagājuši, es ticu, ka tur jau ir aplīši, ja? Jūs jau viens otru pazīstat, viņai vairs nebesīs tavas nomestās zeķītes kaut kur, teiksim, ja? Kaut kur zem gultas vai vēl kaut kur. Topiši tu zini arī kaut kādas viņas nianses. Tas ir pats labākais nodzīvot 3, 4, kā kuram vajag to laiku, bet gadus vajag padzīvot kopā. Nevis apprecēties, satikāmies, romantika 1, 2 mēnešus, super apprecās, uztaisam bērnu un pēc tam šķirās un viss. Es tādas lietas neatbalstu. Absolūti. Ok, nu jā, bizness ir, kempers ir, sieva arī drīz būs. Ko Reinim vēl vajag dzīvē? Kas ir tavs nākotnes ambīcijas? Jo mēs nedarīšu šovus iet mums uz beigām, pastāst tavu nākotnes plānu, varbūt ir kaut kāda tāda, nu, ko tu negribi visiem stāstīt, bet tikai ieskicēt, piemēram, lielāks tu telps, dzirdēji kaut kas tāds, ja? Nu, lielāks telpas jau man te ir varbūt vēl viens projektiņš padomā, pa kuru es nestāstīšu šobrīd vēl. Bet mēs varam gaidīt to TikTokā, ja? TikTokā noteikti, nu, tur vēl tas viss ir tādā diezgan izstrādes stadijā, tāpēc es pagaidām neko vairāk nestāstīšu. Jā, bet, nu, lielākas telpas un nodarbosies taču to pašu, vai ne? Vai mainīs kaut ko kardinālu? Es domāju, ka es kaut ko mainīšu kaut kādā brīdī. Noteikti paliksies izbraukuma metināšana, autiņi droši vien, kad es jau viņus stumju malā, nu nav interesanti vairāk. Un būs vēl viens bizīts iespējams. Ļoti labi. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka mums būs turpmāk no tevis saturs. Mēs gaidīsim tevi jauniem video. Ģirt. Jā. Kas tev nākotnes plāni ieskicē? Jo tagad tev jauns darbs, jā? Tikko tu esi kopā ar visiem pāriem nogāzes rāviņu. Precības tev nav? Bērnu nebūs. Neplānojās. Papildus, jā. Vairāk, nē. Man ir 3 Kas kaķi. plānojās? Kas plānojās? Es gribētu vēl bez saviem 3 kaķīšiem vēl paņemt vismaz 2. Vai tu esi dzirdējis par ķepu ķepā? Šautauts ķepu ķepā. Esi dzirdējis, tu pat tās mums Jelgavas novadā? Es esmu dzirdējis, bet es neesmu bijis. Tur tevi kaķi gaida, mans draugs. Tur ir tik daudz kaķu un suņu. Es tur studien aizbraucu. Tur jābrauc cilvēkam, kuram ir stipri nervi. Jā, tāpēc, ka tu nevari... Tur ir tik daudz kaķu un zirgi tur pat ir. Jā, jo uz tām patversmēm tas ir murgs. Tas nav tā, ka Konstantīna, aizbrauksim paskatīties. Varbūt kādu paņemsim. Tu aizbrauksi un tu neaizbrauksi atpakaļ, nepaņēmis, jā. Tu esi bijis kādreiz suņu patversmē? Es esmu bijis, jā, bet tas arī īstenībā bija Covid laikā, un tad mums tur nelaid iekšā. Iespējams par laimi. Tu pirms bērnu noteikti gribēsi izmēģināt, kā tas ir, ka tev ir atbildība. Mums bija kaķis. Ok, paņems tagad suni noteikti. Nē, suni dzīvoklī, nē. Kemperī ideāli. Nē, troks, es suni kemperī, nē. Negribi? Es daudz skatos TikTokā cilvēkus ceļos kemperī. Es arī skatos, jā, bet man baigi nepatīk tas, kad ir spalvas. Ok, sapratu. Jā, bet nu labi, tu neesi bijis, ja? Vai esi bijis? Es esmu bijis. Ārpus tā Covid? Nē. Ok, iesaku aizbraukt. Kaut vai, ja tev man ir bail, ka es neaizbraukšu mājās. Tā ir. Tas ir garantēti. Bet es tev, ja godīgi, ja tu gribi kādreiz savā dzīvē tā kā, nožēlot grēkus, attīrīt karmu, vienalga, kā to sauc, aizbrauc uz to ķepā, palīdz viņiem tur kādu barību vai kādu darbiņu fiziski, jo viņiem bieži vajag kaut kādus būrus samitināt vēl kaut ko tur, droši, ja tu gribi kādreiz to savadīšu kopā ar to. Tas ir variants. Jo tur jo labdarība arī tomēr ir vajadzīga. Un ļoti bieži tos dzīvniekus aizmirst. Mēs ziedojam caur ziedot cilvēkiem, vai ne? Un ļoti bieži aizmirstam, jo es redzēju, piemēram, tev arī bija pat video TikTokā par to. Jā. Es tādus arī lieku. Tu esi dzīvnieku tāds aizstāvis, vai ne īstenībā? Sirdī tev ir dzīvnieku tuvi. Es ļoti... Es eju lolojam dzīvnieku. Es mīlu, man ļoti patīk dzīvnieki un kaķi man patīk. Vienkārši tie ir dzīvnieki ne no šīs pasaules. Gribu dzirdēt anekdoti? Stāsti. Kāpēc visiem krutajiem biznesmeņiem un tā no noziedzīgās pasaules un vispārējie patīk vairāk kaķi nekā suņi? Tāpēc, ka kaķi nestrādā uz policiju. Arī.
Jā, tā ir. Jo, zin kā, pensionēts suņu, tas tur policists, viņš arī strādās arī pensijā, jā. Tā ir. Bet redz, kaķim ir tas plus, ka viņu nav tā jāpieskata kā suni, jā. Mēs braucām pirmo reizi pirms dažiem gadiem uz Turciju, un mēs savu kaķīti atļāvāmies atstāt mājās vienu pašu uz nedēļu, jā. Nu, atbraucām atpakaļ, bišķi jau raustījās čalim, jā, tur bišķi, tad mums vēl bija tikai viens, jā, tad nebija 3. Bišķi jau raustījās, bet dzīves un vesels, pēc tam jau atgāja, vai ne? Pamēģina atstāt suni vienu pašu, teiksim, dzīvoklī, jā. Tev tur kaimiņi jau būs 10 reizes izsaukuši poličus, teiksim, vai ne? Un sunim vajag šausmīgi daudz uzmanības, jā, tur ārā jāved kaķis, viņš paguļ, bišķi paspēlēs, viņam dzīve ir izdevusies, jā. Un viss. Nu, tāds uz beigām. Es tev apsveicu tavu jauno darbu. Jā, paldies. Es tev novēlu izdošanos, veselību, neizdedz, sargā sevi un savus mīļos. Tev novēlu tās precības, jā, rūkts. Es zinu tavu meiteni, foršs cilvēks tev ir palēmējies. Paldies. Dievs tev devis to, ko tev vajag. Zinu, ka ir paveicis. Vienmēr Dievs saved tu kopā ar to, ko tev vajag. Arī man tā ir. Ar to arī beidzam atvadām mūsu raidījumu Pārlielup. Lielākais atbalstītājs, reperis Q-Manis. Pēc vārtās rinstais, vietam vēl labākā kingitais, bet lēti kā ego dēļ kritikas sabrūkā Lego, nosotika lejā uz zero, izmeti kārtīgu eroru, tas, kas pa gadiem dādikti bija celts, tagad man izraisa morālu teroru, zinu, par ko es iestājies esmu, bet pamesto nezinu kā, vakar uz progresu neveda prāts, tagad to zinu, bet nevaru sākt, lēni vai ātri pamest savus paradumus, un gan jau arī